neatkarības gadi bija neiegrožotu ambīciju un eksplozīva radošuma laiks, bet vienlaikus bija ārkārtīgi daudz demokrātijas mājasdarbu. Un gluži tāpat kā žurnālistikā, kurā nebija pieredzējušu redaktoru bez padomju bagāžas, kuri varētu iemācīt žurnālistiem rakstīt ziņas, tieši tāpat arī demokrātijā kopumā nebija ekspertu, kuri piedāvātu gatavu piegriezni, kā veidot demokrātiskas institūcijas, kā attīstīt sabiedrisko politiku. Sorosa fonds Latvija valstī ienāca 92. gadā. Un tā pirmā izpilddirektore, Vita Matīsa, politoloģe, kura ieradās Latvijā no demokrātijas veterānes Šveices, ķērās pie ārkārtīgi ambicioza uzdevuma. Demokrātijas injekcijām mūsu domāšanā caur izglītību, kultūru, pilsoniskās sabiedrības veidošanas programmām, lai mēs savus demokrātijas mājasdarbus varētu izpildīt paši. Salīdzinot ar citiem Soros fondiem, kuri tika dibināti tajā laika posmā, mēs runājam par 80. gadu beigām, 90. gadu sākumu. Ja. Soros fonda Latvija tika dibināts pēc pilnīgi cita modeļa nekā pārējie. Ja. Un iemesls tam ir ļoti cieši saistīts ar Itas Kozakevicas nāvi 1990. gada oktobrī. Es domāju, man nav jāskaidro, kas ir Ita Kozakevica, nu pat filma par viņu ir iznākusi, nu pat iela ir nosaukt viņas vārdā. Katrā ziņā 89. gadā Džordžs Soros bija apmeklējis visas 3 Baltijas valsts. Viņš bija atradis visās 3 vienu cilvēku vismaz, ap kuru veidot, tas bija parastais modelis, atrast cilvēku grupējumu, kur tad izveido Soros fondu valdu, un loģiskā secībā ir valde, kas atrod direktoru, administrāciju un tā tālāk, izveido statūtu un tā tālāk. Tas nebija Soros fonda Latvija modelis. Bet katrā ziņā 89. gadā Soros kungs visās 3 Baltijas valstīs atrada atbilstoši cilvēku. Latvijā šeit tā bija Ita Kozakevica, Igaunijā tā bija Māla Helena, kura vēl joprojām šobaldien ir Igaunijas fonda, Soros fonda vadītāja. Un Lietuvā viņš atrada tādu Irēnu Veisaiti, ja, kuri arī darbojās līdz mūža beigām Soros fonda kaut kādā sakarā. Ja. Un Soros kungam, kad viņš meklēja cilvēkus, kur varētu izveidot savus fondus, viņam bija zinām tipa cilvēks, ko viņš vienmēr meklēja un te jau vienmēr atrada. Tie mēdz būt disidenti, tie mēdz būt no kultūras pasaules. Tas bija Irēna Viesaits gadījums, tas bija arī Māla Helena, un tas bija arī Itas Kozakevicas gadījums. Irēna Viesaite Lietuvā bija saistīta ar tādiem dzejniekiem kā slavenais Tomas Venclova, kas bija pirmais Helsinki 76 grupas disidenta dibinātājs Lietuvā, par ko viņš arī tika izraidīts. Šis bija tas tipa cilvēks, un es domāju, ka Ita Kozakevica absolūti atbilst šim kritērijam. Es domāju, ka viņu, piemēram, tad, kad viņa kandidēja ne uz augstākās padomas vēlēšanām, bet uz PSRS deputātu vēlēšanām, viņa savā kandidāta anketā bija rakstījusi, kur bija rakstīts partijas piederība, viņa bija rakstījusi bezpartijiski, es uzklausu tikai savu sirdsapziņu balsi. Ja? Tā kā šī ir tie cipa cilvēki, ko Soros kungs meklēja. 90. gadā, kā mēs zinām,
nelaimīgā kārtā nomira Ita Kozakēvics, neskaidros apstākļos. Viņa nepaspēja dibināt Soros fondu. Viņai nebija ne statūta, nekas, un es to izskaidroju ļoti vienkārši. Viņa bija ļoti aizņemta ar augstākās padomas vēlēšanām. Tās 89. gada beigās viņa tika nozīmēta kā cilvēks, kas varētu šeit izveidot Soros fondu. Tad nāk 90. gads, augstākās padomas vēlēšanas, milzīgs darbs augstākā padome. Viņai vienkārši nebija laika. Tā kā viņa savā laikā nebija paspējusi neizveidot statūtus, neizveidot kaut kādu plašāku valdu un tā tālāk. Un tad sākās juku laika. Šajā posmā līdz viņas nāves gan Igaunijas fonds, gan Lietuvas fonds bija paspējuši izveidot štatu, dibināt savu institūciju ar statūtiem un tā tālāk. Pirmais grupējums, kas pārņēma Soros stafeti, varam tā viņu nosaukt pēc Ita Kozakēvicas nāves, bija grupējums ap Baltiskajā Vremja, kas bija atmodas, bija tāda arī atmoda, un Baltiskajā Vremja bija krieva valodas atmodas variants. Veidojās ap Baltiskajā Vremja tāda iniciatīvas grupa, kas gatavojās veidot Soros fondu Latvijā. Tur bija iekļauts gan Aleks Grigorjevs, gan Knuts Skujanieks, gan Viktors Kulbergs un Valentīna Freimana un citi. Knuts Skujanieks man stāstīja, ka viņš piekrita pievienoties šai grupai vieniem iemeslu, jo viņam ļoti labs draugs bija Kestutis Nastopka no Lietuvas, kurš bija arī Lietuvas fonda valdes loceklis. Un Kestutis Nastopka ir ļoti pazīstams literatūras zinātnieks un Knuts Skujanieka labais draugs. Un šis Nastopka bija Knutam Skujaniekam teicis, jau ziniet, redziet, kādas grāmatas mēs izdodam. Jā, redziet, mums šeit šis Soros dod naudu, lai publicētu šādu grāmatu, un tulkot šādu grāmatu, un mūsu dzejas grāmatas lietuviešu valodā iznāk ar Soros naudu un tā tālāk. Kādēļ jūs Latvijā nevarat kaut ko šādu dabūt gatavu? Ja? Un tad Knuts teica, laikam būs kaut kā jādarbojās. Tā kā bija šī pirmā iniciatīva grupa, kura veidojās ap Baltiskajā Vremja. Soros atlidoja 91. gada maijā uz Latviju, tikās ar šo iniciatīvas grupu. Un Viktors Kulbergs tajā Soros vizīte laikā, cik man stāst, paņēma Soros tēt. Un tad, ziniet, jums šajā iniciatīva grupā ir vairāk VDK aģenti. Un, ja jūs tiešām gribat atvērt sabiedrību, un ja jūs gribat demokrātisku sabiedrību, jums nevajadzētu saistīties šiem cilvēkiem. Ja? Un labi, Soros tajā brīdī neko neteica, neko nedarīja, bet kļuva mazliet aizdomīgs. Ja? Un tad vasarā, 91. gada vasarā, Kulbergs, tad, kad viņš bija Helsinkos, kad viņš varēja brīvi uzvesties, viņš aizsūtīja teleks. Man ir šī teleks kopija, man Kulbergs to iedeva. Teleks Sorosam uz New York ar konkrētiem vārdiem. Un teica, šis, viss, kas ir jūsu iniciatīva grupā, viņi visi ir VDK aģenti. Un tad Soros ar Antoniju, ko darīt un tā tālāk. Ja. Viņi atrada kompromisu variantu. Viņi teica, labi. Kulberkungs, jūs tagad ņemat to iniciatīvu. Lūdzu, iekļaujat 2-3 cilvēkus, kas bija šajā iepriekšējā iniciatīvas grupā, jaunajā veidojumā, bet jūs tagad ņemat iniciatīvu, lūdzu. Un ko arī ļoti zibenīgi arī Kulbergs kungs darīja. Oktobra beigās 91. gadā statūti bija gatavi. Viņa valdē sēdēja, vai bija izvēlēt tādu cilvēku kā Teodors Eniņš, tāds Herberts Dubiņš, mākslas vēsturnieks, vairāk, un arī Visvalds Lācis, leģionārs. Un tā kā viņi arī
Viņiem bija statūti gatavi, es esmu visu to statūtus redzējis, bet viņi arī nenonāca līdz reģistrācijai. Un tad, kas notika pēc tam vai nenotika, es tikai esmu dzirdējis atstāsts. Visvalds Lācis pats man teica, ja, ka viņš bija aizlidojis uz Rumāniju. Tur bija tāds liels Soros fondu salidojums no visiem Soros fondiem šajā reģionā. No Latvijas tika aizsūtīts Visvalds Lācis, tāda Ilma Ruduša un Jānis Roz no Rozes grāmatnīcas. Un acīm redzot, es saku, tas ir tikai atstāstījums, ja, es tur nebiju klāt. Ir uzstājies Visvalds Lācis šajā, viņš labi runāja angliski, apcīt, ko nevis var iedomāties. Un drīz pēc tam Soros un Antonijs kopā teica, ne, stop, ar viss Latvijas fondu, šīs vēstures, visi šīs kolīzijas, šie notikumi mums pietiek. Ja? Un acīm redzot, tas modelis, kas darbojās visās pārējās valstīs, tik ļoti labi, Latvijas gadījumā nedarbojas. Un Antonijs atlidoja kaut kur decembra beigās 91. gadā, tikās ar Knuts Kuļināku visiem šiem cilvēkiem, kuri bija mēģinājuši veidot Soros fondu Latvijā. Teicu viņiem paldies, ja, bet mēs, acīm redzot, meklēsim citu variantu. Es neko no visa šitā te nezināju. Es mierīgi sēdēju Šveicē šajā laikā, ja, no visām šīm kolīzijām, kas šeit notiek Latvijā, un tā neko nezināju. Bet tajā rudenī 91. gadā es mācīju vienā Šveices privātā augstskolā, lasīju lekcijas, un es arī biju atbildīga par vienu izdevumu, kas tika drukāts Šveicē. Un šajā sakarā man bija uzdots, man bija jānokārto viena problēma, kur bija radījusies sakarā ar to, ka Ņujorkas Sorosa fonds bija solījis, ka viņi ne tikai atmaksās, bet arī palīdzēs ar papīras kravas ieviešanu Lietuvā. Ziniet, ja jūs atminaties tajos laikos, papīrs tas bija liels deficits. Ja? Un Soros fonds Ņujorkas Soros fonds nebija pienācīgi izpildījis savu uzdevumu. Un man iedeva šādu telefonu numuru, tādu Antonijs Rikters Ņujorkā. Nezināju, nekas tas Soros fonds tāds ir, nekas tas Antonijs Rikters tāds ir, jā, bet man bija uzdevums, jā, nokārtot šo jautājumu. Es zvanīju uz Ņujorkas, runāju šo simpātisko Rikterku, mazliet viņi izlamāja, ja, ka kā tā, jūs tāds liels ietekmīgs fonds šiem cilvēkiem Lietuvā vajag šo papīru, ja, un tā šurpu turp par faksiem, ar telefoniem, un tā nebija jau e-pasts tajā laikā, nebija viss ar faksiem un ar zvaniem, ja, un šajā vārdu apmaiņu gaitā Antonijs man kaut kur parādījās informācija, ka es būšu Ziemassvētkos Amerikā, Rietumkrastā, apciemošu vecāku Sietlā, un tad man bija divu nedēļu pētniecības grants Hoover institūtā, Palo Alto. Un Antonijs man prasīja, vai atpakaļceļā uz Šveici, vai jūs piestāsiet no Kalifornijas uz Šveici, Ņujorkā. Es teicu, jā. Viņš teica, ja mēs jums maksājam viesnīcas un tā tālāk, vai jūs būtu ar mieru pusdienot kopā ar mani? Tā kā es nebiju bijusi Ņujorkā kādu laiciņu, kādēļ gan ne. Tā ierados Ņujorkā. Pusdienoju kopā ar Antoniju Rikteru, ja, mums bija ļoti jauks pusdienas, runājām par visu. Notikumi šajā reģionā bija ļoti interesanti, bija daudz par ko runāt, un tā neko daudz nedomājot, atlidoju atpakaļ uz Šveici, ja, un kādu nedēļu vēlāk man zvana Antonijs. Zvana Antonijs un saka, Vita, mums ir problēmas Latvijas fondā. Mums parastais modelis tur nedarbojās, ja. Vai jūs būtu ar mieru tomēr uzstādīt Latvijas fondu uz kājām? Mums bija ļoti gara saruna, jā, un es bet ziniet par tieši ar ko jūs vēlaties, lai mēs šeit nodarbojamies. Ja? Izglītība, kultūra, šīs
viss bija nozars, kas man šķita gana labs. Un, protams, man bija jādomā un jāizstrādā līguma noteikumi. Mans līgums sākās ar 1. martu 92. gadu, un Soros fonds tika dibināts ar statūta reģistrāciju jūnija beigās 92. gadā. Un kā tajā 3-4 mēnešu laikā, bez jebkādiem statūtiem, mēs oficiāli neegzistējām, ja? Kā mēs dabījām gatavu to, ka mēs izremontējām tās telpas tur augšā, ja? Kā nopirkām lietot Volvo, ja? Es mēģinu attīt to filmu, bet mēs taču nevarējām reģistrēt uz fonda vārdu, jo tāds fonds vēl nebija, ja? Bet es atradu vienu aktieru šeit, kuram bija sadarbība ar Zviedriju, kur sadarbojās ar bijušo vēstnieku Imantu Grosu tēvu, kurš bija pieredzējis, aizsūtīja viņu uz Zviedriju. Ņujorkas fonds pārskaitīja to naudu patiešo uz Zviedriju, jo mums nebija bankkonts arī. Ja? Un kā mēs šo naudas jautājumu atrisinājām? Ukrainas fonds. Soros kungs jau 90. gadā bija atradis pareizo cilvēku, ja, kas varētu būt valdes priekšsēdētājs Ukrainas Soros fondam, Ukrainian Renaissance Foundation. Tas bija tāds Bogdans Havrilišin. Viņš bija Ukrainas izcelsmes kanādietis, un viņš vadīja slaveno International Management Institute Šveicē. Tā kā viņam arī bija mājas Šveicē. Soros Ukrainas fondam bija vairāk konti to Šveicē un tā tālāk. Tā kā es mēdzu tikties ar Ukrainas Soros fonda valdes priekšsēdētāju Znoti Ženevā, vai nu lidostā, vai kādā kafejnīcā. Viņš man portfelī iedeva kaut kādu skaidro naudu. Ja? Es šo skaidro naudu ievedu šeit Latvijā. Un pirmais mans uzdevums bija nokārtot rēķinus ar visiem ar šiem grupējumiem, kuri bija mēģinājuši. Jo ziniet, sanāca tā, ka viņi faktiski dalēja sponsorēja Soros fondu. Baltiskie vrēmja vispirms. Tur bija jānokārto rēķini, jo Soros bija mazliet dzīvojis uz viņu kredīti. Ja? Tas pats ar Kulbergu, ja, ar motoru muzeju arī. Jo nebija, viņi paši bija ņēmuši no savām kabatām. Tā kā man bija ne tikai jānokārto tīri tehniski parādi, ja? Bet arī morālie parādi. Mēs atrodamies Krišjāna Barona ielā 31. Otrajā stāvā vienā ļoti maziņā istabiņā, kur mēs jo es biju saņēmis arī mantojumā no Baltiskie vrēmiņa, no Aleks Grigoriev, Larisu Straško un Larisas divas studentiņas, kas labi runāja angliski, kas palīdzēja tajā sākuma posmā. Tā kā mums bija uzdots izstrādāt statūts, atrast, remontēt telpas tā, lai viss būtu gatavs un rīkot pieņemšanu uz atklāšanu, lai viss būtu gatavs tā uz Soros vizīti jūnijā 92. gada. Mums bija 3-4 mēneši, lai viss šito dabūtu gatavu. Pirmie Latvijas Soros fonda statūti, tā ļoti dīvaina konstrukcija. Ņemot vērā, ka nebija vēl vietējā valde, ja? Es nevarēju būt pakļaut vietējai valdei. Tā kā es biju pakļaut pēc statūta konstrukcijas tikai Ņujorkai. Un kas ir Ņujorka? Soros fonda Latvija pirmie dibinātāji bija Soros kungs pats, viņa tā laika sieva un viņa advokāts. 3 cilvēki. Es biju pakļaut viņiem, kaut kā es tajā brīdī neviens no viņiem nebija satikusi. Ja? Es vaigā vēl Soros kungu nekad nebija redzējis, kad es parakstīju savu līgumu. Ja? Un vietējā valde arī bija pakļaut Ņujorkai, bet mēs savstarpēji nebijām pakļauti. Ja? Un tie statūti bija spēkā līdz pat brīdim, kad es aizgāju, līdz 96. gadam. Atklāšana notikās mazajā gildē. Ja? Soros atlidoja ar Antoniju un vairākiem citiem cilvēkiem. Mašīna lietots Volvo bija, kas bija no Zviedrijas atvests. Statūti tika reģistrēti dienu pirms atklāšanas, tā kā viss bija kārtībā.
pieņemšana bija ļoti izdevusies. Soros bija ļoti apmierināts. Vēstules arī pēc tam sekoja, ka viņš bija ļoti apmierināts. Viņš arī personīgi piegāja klāt, piemēram, daži cilvēki, kur bija mēģinājuši veidot Soros fondu tajā priekšvēsturiskā posmā. Kā Knuts Kujanieks, viņš arī bija pieņemšanā klāt. Un Soros speciāli pie viņa piegāja klāt un pateica paldies par to, ko jūs izdarījāt. Un pēc tam bija pieņemšana maza, pirmkārt visiem tiem, kas bija uz atklāšanu, un tad mēs aizbraucām uz tā laika kultūras fondu, Latvijas kultūra fonda rezidents Lielupē, 19. līnijā. Tur mēs bijām kā 20 cilvēki, ja, un tur var pat redzēt, ka Soros fonds, ka Soros kungs pats dejo ar dažām dāmām. Tā kā, viņš bija pārliecināts, bet preskonferencē viņš izteica, tajā atklāšanas preskonferencē, viņš izteica tādus vārdus, ja, ka Soros fonds Latvijā ir bijis tādā bārenīša lomā līdz šim, ja, ka diemžēl Itas Kozakevicas nāve ir novedusi pie tā, ka Soros fonds Latvijā ir atvērts 2 gadu vēlāk nekā Lietuvas un Igaunijas fonda. Pirmkārt, man jāsaka, tajā teleksā, ko Kulbergs nosūtīja, no tiem vārdiem, kas tur parādījās, tad, kad atvēra šeit kartotēku 2018. gadā laikam, viņam bija taisnība. Neviens vienīgs figurēja kartotēkā. Ja? Vēlāk mums bija spiediens no Ņujorkas, kas to izraisīja un kādēļ, ja? Pievienot fonda valdē, ja ne Jāņu Jurkānu pašu, tad kāda no viņa partijas, jo viņš, protams, nodarbojās ar cilvēktiesību un minoritāšu jautājumiem. Es nepārtraukti Sorosam atbildēju. Man pozīcija bija tā, ja mēs ielaižam valdē vienu partijas pārstāvi, tas ir jālīdzsvaro ar kādu, kas ir vairāk no labējās puses. Ja? Un tad mums izveidojās Soros fonda valdē mazs parlaments ar visām tur izrietošām problēmām. Un tas ir iemesls arī kādēļ tie valdes kandidāti, ko es liku priekšā Soros kungam, kā kandidāta Latvijas fonda valdē, jo man bija tāda īpatnēja pozīcija. Es esmu izpildu direktori, bet man ir jāatrod tie valdu locekļi. Es tiešām meklēju cilvēku, kuri nebija ar politiku saistīti. Ja? Un ir interesanti vērot tagad, ja? Cik tagad vairāk kā 30 gadu vēlāk. Ja? Jo pirmā valdes sēde ar vietējiem valdes locekļiem notika tikai gadu vēlāk pēc Soros fonda dibināšanas, tikai 93. gadā. Ja? Un no visiem sākotnējiem valdes locekļiem Boris Avramets, Anita Dūdiņa, Andris Vilks, ja, un Māra Zālīte, Imants Lansmans, no visiem viņiem, neviens no viņiem pēc tam nav gājis politikā. To nevarēja paredzēt tad. Tas, acīm redzot, bija kaut kāds funktieris. Ja? Tas ir viens izņēmums, viens cilvēks, kas bija tajā sākotnējā valdē, kas pēc tam aizgāja politikā. Ja? Bet, lai turēties pretīm ne tikai VDK interesēm, es teiktu, mazliet šo jautājumu paplašināt politiskajām interesēm. Ja? Es domāju, viens pamatprincips bija tāds, ja, ka mēs valdē nelaižam klāt cilvēku, kuri ir ļoti redzamā veidā saistīti ar kādu partiju. Ja. Tajos pirmajos 90. gados mēs rīkojamies ar ļoti lielām naudas summām salīdzinoši, jo mums bija dolāri, mums bija tāda sistēma, kur katrs valdes loceklis bija kurators kādam projektam. Ja. Mums nebija tāda projekta, ja, kur kāds
piešķīruma saņēmējs bija saņēmis kaut kādu, valde bija akceptējusi tādu un tādu summu, kur viņš vienkārši varēja paņemt šo naudu un aiziet. Ja? Katrs solis tika kontrolēts. Un katrs valdes loceklis bija atbildīgs par ziņojumiem, par progresu, kā šim grantu saņēmējam, kā viņam iet un tā tālāk. Šī sistēma drīz pēc manas aiziešanas tika mainīta. Ja? Protams, valdes locekļi arī ļoti aizņem cilvēki, ja? Viņi nevienmēr grib šausmīgi sīk skatīties, kā šis cilvēks izmanto vai neizmanto pareizi savu piešķīrumu. Ja? Bet tas nozīmē, mēs izvairījāmies no tādas situācijas, kā piemēram tajos gados bija ar G28 kredītiem, ja, kur vienkārši tā nauda pazuda un tā tālāk. Un bija arī tāds gadījums, Latvijā ļoti ātri varēja rakstīt čekus. Es domāju, mēs jau 93. gada beigās tie grantu saņēmēji varēja vienkārši ar savu paziņojumu, ka valde viņam ir piešķīrs, atnākt uz grāmatvedību, parādīt savu pasu un tā tālāk. Grāmatvedi viņiem izrakstīja čeku, ja, un viņi aizgāja uz banku, un banka viņam iedeva to naudu. Visi 3 Baltijas fondi līdz pat, es domāju, 94. gada otrajā pusē, mēs bijām iekļauti bijušās Padomju Savienības blokā. Mēs tikai pārgājām uz Eiropu, teiksim. Mēs tikai pārgājām uz grupējumu, kas bija kopā ar, teiksim, Rumāniju un Bulgāriju un tā tālāk, tikai 94. gada beigās. Ja. Tā kā kaut kā mēs jau sūdzējamies ļoti agri, jau 92. gada beigās, 93. gadā, ka tas, kas ir labi, kas der Kazahstānai, ja, vai Kirgistānai, mums neder. Ja. Bet viss, ko es varu teikt, kad Soros fonds Ņujorkā saprat šo lietu, ka mēs esam mazliet atšķirīgi un pārcēla mūs no bijušās Padomju Savienības uz Eiropu mazliet ātrāk nekā to izdarīja valsts departaments Amerikā. Mēs samērā ātri pārgājām uz čekiem, ja, uz samērā vienkāršu sistēmu. Latvijā tas bija vienkāršāk nekā citās Austrum Eiropas valstīs, un mums ir samērā stingri tie kontrols mehānismi. Man šķiet, mēs bijām pirmais fonds, kas lūdza, lai auditors, kāds rietuma auditoru firma pārskata mūsu dokumentāciju. Igaunijas un Lietuvas fondi, viņiem bija visādi skaisti projekti un tā tālāk, tā kā mums bija jāstrādā ļoti intensīvi, un mēs arī to darījām. Ja. Man ļoti palīdzēja tas, es domāju, ka pirmajā gadā es strādāju bez vietējās valdes, un es varēju ļoti ātri pieņemt lēmumus. Ja. Un, godīgi sakot, Antonijs Rikters bieži vienkārši parakstījās un labi. Ja. Kaut kā nevienmēr viņš, viņam īpaši no sākuma nepatīk grāmatnīcas ideja, ja, par Aperto Libro, ja, un tad kaut kā tas tomēr aizgāja, kur nu vēl par Ozīris un tā tālāk. Ja. Bet jā, temps bija milzīgs, bet es domāju, ka vispārīgi, ne tikai fondā, vispārīgi tajos gados, visi bija orientēti uz rezultātu. Ne uz procesu, jo procesu nebija. Process bija, tā bija improvizācija. Es domāju, arī ministrijās un tā tālāk, un ļoti daudz ko varēja izdarīt. Ja? Un mēs visi bijām, mums visiem mērķis bija rezultāts, nevis kaut kādu abstraktu procesu ievērot. Ja? Un ņemot vērā, ka mums bija šis dzinuls gan atgūt to laiku, pazaudēt to laiku, gan nonākt pie rezultātu. Šis tas tika izdarīts. Tajā laikā, kā piemērs tiešām tam, cik ātri varēja lietas notikt, ir tas, tajā laikā tika nosaukts par Stokholmas ekonomisko augstskolu Rīgā. Ja? Tagad laikam tikai vienkārši Rīgas ekonomiskā augstskola Strēlnieku ielā. No koncepcijas, no idejas 92. gadā. Tajā laikā tā ēka Strēlnieku ielā, tas bija pilnīgs grausts. Nebija nekāda mācību spēka, nebija mācību plāna, nebija nekā. Bet bija viens cilvēks,
tāds Staffan Burnstam Linder, kas bija Stokholmas ekonomiskās augstskolas rektors Zviedrijā. Brīnišķīgs cilvēks, tiešām tendēts uz rezultātu, nevis uz procesu. Man bija tas gods ar viņu sastrādāties Rīgas ekonomiskās augstskolas vai Stokholmas ekonomiskās augstskolas Rīgas projektu ietvaros. Un no 92. gada, kad vienkārši bija projekts uz papīra, līdz atvēršanas 94. gadā, kur ieradās Zviedrijas karalis, pagāja 2 gadi. Ēka bija remontēta, pilnībā remontēta. Ja. Mēs atklājām remontu, es domāju, 94. gada kaut kur pašā sākumā. Ja, un novembrī ēka ar visiem studentiem tika atklāta. Tie tempi bija vienreizēji, bet tas bija arī paldies Staffanam. Viņš bija vizionārs, viņš bija šis retais gadījums. Cilvēks, kas ir vizionārs, bet reizē māk lietas praktiski kārtot. Tas ir retums. Ir parasti vai nu vizionāri, ja, ideālisti, ja, bet kur neko nevar realizēt, ja, vai arī absolūtie procesa cilvēki, kuri nav vizionāri. Bet viņš bija ļoti labs piemērs, kā šīs divas lietas var savienot. Tā kā 2 gados, un tas arī bija paldies Soros fonda naudai. Es gribētu arī izmantot šo izdevību, lai pateiktu to, ka es nezinu, cik tur tagad paaudzes ir sēdējuši tajā Soros auditorijā, kas ir šajā mājā. Soros kungs negribēja savu vārdu šajā auditorijā. Viņš negribēja, lai šī telpa ir ar nosaukumu Soros auditorija. Viņš nav no tiem filantropiem, kuri gribēja redzēt, ka viņa vārds visur figurē. Ja? Bet tas bija tieši Staffans Burnstam Linder, kas viņu pārliecināja, ka tomēr, ņemot vērā, ka jūs līdzdalība, jūs piešķīrums šim projektam bija tik ievērojams, ka tomēr mēs liksim jūsu vārdu. Tie gadi bija unikāli, jo Soros kungs samērā bieži viesojās Latvijā, salīdzinot ar vēlākajiem gadiem. Bet tā nebija tā viesošanās, kas bija tas svarīgākais. Tas bija tas, ka viņš tomēr bija cilvēks, kas bija gatavs uzklausīt daudzus un dažādus viedokļus. Un tas nozīmē, ka mēs varējām tikt viņam klāt. Ka mēs varējām patiešo šķetināt sāpīgs vai sarežģīts jautājums. Vēlākajos gados, es domāju, tas bija daudz grūtāk, ja, jo tas fonds kļuva milzīgs. Tad, kad es lasīju un redzēju, ka cik tur 1000 tie cilvēki strādā, ja, un kāda tur birokrātija ir un tā tālāk, ja, nevajag aizmirst to, ka Soros kungs šajos pirmajos gados vienmēr atkārtoja to, ka es ļoti negribu, lai mans fonds līdzinās tādai birokrātijai, kā ir Ford Foundation, Ford fondā, jā, vai Rockefeller fondā un tā tālāk. Es gribu pirmkārt, lai mēs esam mazi un elastīgi, un otrkārt, es gribu, lai mans fonds slēdz savu darbību 2010. gadā. Mums bieži bija domstarpības. Jūs varat iziet cauri korespondencei. Ja, tas par dažiem ļoti smagiem jautājumiem. Ja. Bet tā kā viņš bija sasniedzams, viņš varēja arī uzklausīt manu un valdes viedokļu. Es nezinu, kā tas bija vēlāk. Ja. Bet, piemēram, ja man nebūtu bijis iespēja ar viņu patiešo runāt, fonds nebūtu bijis spējīgs nopirkt Alberta ielu 13. Viss šis, sauksim to par darījumu, notika Šveices kurortā Kštadā 94. gada decembrī. Jo es biju mēģinājis dabūt no Ņujorkas apstiprinājums tam, ka mēs varam nopirkt. Jo tā bija pirmā privatizācijas izsola Latvijā, šī Alberta iela 13.
Un par samērā labu cenu, es domāju, sākuma cena bija kaut kas 530,000 lati, kaut kā 900,000 dolāru, pat ne miljonus dolāru. Ja? Un mums šeit, Baronielā 31, kļuva pa šauru. Mēs meklējām plašākas telpas, un nu pat bija atklāta Stokholmas ekonomiskā augstskola. Jau ar Stefanu Burnstam Lindaru mēs sākām runāt, ka Latvijai ļoti vajag juridisko augstskolu arī, jo, ja Latvija grib iestāties Eiropas Savienībā, NATO un tā tālāk, ja, mums nav speciālisti, kur pārvalda Eiropas Savienības likumdošanu un tā tālāk, tā kā tas ir ļoti nepieciešams. Un tad bija jau tā ideja, ka tur varētu būt tā skola, ja, un tad bija šis privatizācijas piedāvājums. Pēc tam, ka mēs bijām iemaksājuši tos 20,000 izsolē, lai piedalīties izsolē. Tur bija laikam 10 dienas starp brīdi, kad mēs iemaksājam to naudu un faktisko izsoli. Bet man pēkšņi pieteica vizīti tāda dāmīte, kur tagad rēgojās visos iespējamos žurnālos, dzeltenā presē, un man piesaka kaut kur dažas dienas pirms izsoles, man piesaka vizīti šī dāma. Kopā ar tādu būdīgu džeku, ja, kurš bija ar uzvalku, ja, bet varēja redzēt, ka viņš ir pieredzējis staigāt ar treniņu tērpiem, ka viņam šis uzvalks bija ne īpaši piemērots. Ja, un tad vēl vakarā, jo man nebija laika, šeit augšā birojā šis pārīts atnāk pie manīm, un tad man sāk kaut ko ilgi un dikti stāstīt par šo izsoli, un viņi kaut kā jau zināja, ka mēs esam pieteikušies šai izsolē. Un šī dāma man stāsta, bet ziniet, Matīs kundze, man ir viens piedāvājums jums. Ziniet, mēs kontrolējam visus pārējos izsoles dalībniekus. Visi tie, kur ir pieteikušies uz Alberta ielu 13, mēs viņus visu kontrolējam. Ja? Un ja jūs izstājaties no izsoles, mēs to naudu varēsim savā starpā. Ziniet, es pat nesapratu, ko viņi mēģināja man tur stāstīt. Ja? Vienu lietu gan es sapratu, ka viņi mēģina mums izstāties no izsoles. Ja? Un ka tur ir kaut kas ļoti netīrs tur apakšā. Un, ziniet, tad, kad man sāk teikt, ka es kaut ko nedrīkst vai nevajadzētu, ziniet, es tā spuraini reaģēju. Ja? Es paņēmu no fonda darbinieka mūsu vienīgo vīrieti, tāds garš, liels guntis, lai viņš uz izsolu. Ja? Es nezināju, ko tur sagaidīt. Ja? Šī dāma man saka, ka viņa visu ko kontrolē tur un tā tālāk. Ja? Aizgāju uz izsolu, šo pirmo Latvijas privatizācijas izsolu. Izrādās, mēs bijām vienīgie pretendenti. Ja? Tā kā mēs saņēmām šo Alberta ielas ēku par sākuma cenu. Ja? Bet bija tikai viena maza problēma. Es biju iemaksājis 20,000, ja? Bet tā pārējā nauda mums nebija. Ja? Un mums bija 10 dienu laikā jāsamaksā tā pārējā nauda, lai tas īpašums būtu Soros fonda īpašums. Un vienīgais risinājums bija runāt par tiešo ar Džordžu Sorosu. Laimīgā kārtā es zināju, ka viņš mēdz Ziemassvētku brīvdienas pavadīt ar savu ģimeni. Kštādā. Viņš tur slēpoja ar savu ģimeni. Un manas mājas Šveicē bija netālu no Kštāda, Vevejā. Un tā kā es aizsūtīju faks Džordžam Sorosam, viņš teica, jā, tieksimies, ja? Un tā aizbrauc. Grāmatvedi un mūsu darbinieca Brigita Borga šeit tajā vakarā sēdē, es biju Šveicē. Viņi zināja, ka vai nu ziņas būs tādas, ka viņiem vairs nav direktori, ja? Vai arī Alberta iela 13 ir fonda īpašumā. Un tā es aizbraucu divas dienas pirms Ziemassvētkiem, 94. gada beigās. Mēs sēžam hotela parka bārā, ja, dzeram tēju. Man bija cītīgi sagatavot mapītes
kur es stāstīju viņam, kādēļ mums šī māja ir vajag. Un galvenais arguments ir, ka Latvijai vajag iestāties Eiropas Savienībā, NATO, mums vajag izglītots jurists un tā tālāk. Un joprojām bija izkalkulējis, kā varēs izmantot šo māju arī kā ienākuma avotu un tā tālāk. Un es ilgi un tik stāstīju, bet es manīju, ka pēc kāda laiciņa viņš sāk garlaikoties. Ja? Un tā vienmēr bija ar Soros kungu slikta zīme. Un tad man ienāca prātā, es varētu izstāstīt šo stāstu par šo dāmīti. Es jūtu, ka viņam acis iedegās. Aha, viņš mēdz pieņemt lēmumus zibenīgi. Es kuļ, labi, pirksim. Ja? Un tad, tā kā nebija mobilie telefoni, nebija nekas, ja? Mums bija jāiet uz viņu apartamentiem, ja? Kur gaidīja viņa sieva un viņa 2 mazie bērni, ja? Mazliet nogaidījušies, ja? Jo bija jāzvan no viņa parastā telefona uz New York, jo, saprotiet, tā naudai bija jāiziet tajā pašā dienā, ja? Lai iekļautos privatizācijas aģentūras kaut kādos termiņos. Ja? Un es redzēju, viņam tas bija mazliet amuzanti. Viņam patika šādi gadījumi. Viņš ir tomēr spēļmans pēc savas būtības. Viņš zvanīja vispirms, jo pat bija angažēti Ņujorkā kā kāds jauns grāmatvedis, ja? Vai atbildīgais par finanšu jautājumiem. Viņš vispirms zvanīja sekretārē, un tad sekretāri viņu savienoja ar finanšu cilvēku. Šim cilvēkam vārds bija Harrijs. To es ļoti labi atminos, jo viņš tā teica par Harry. Harry, it's George. I'm here in Gstad with Vita. Esam šeit Gstadā ar Vitu, ja? We've just bought a building in Riga. Mēs pat esam nopirkuši ēku Rīgā. Tā naudai ir jāiziet. The money needs to go out. Viņš uz manīm paskatījās. Today. Ja? Tā naudai ir jābūt pārskaitītai šodien. Ja? Kur? Es nezinu, kur. Ja? Vita tev pateiks, kur. Ja? Tas aizsūtīs faks. Ja? Un tā, es teicu, labi, un mēs tā šķīramies. Ja? Es laimīgi un priecīgs Ziemassvētkus, ja? Un tā, un sāk snikt. Es braucu par kalnu lejā no Gštāda uz Vevējas, ienācu savās mājās, visi telefoni zvanīja, ja, jo mūsu New York cilvēki tur nevarēja saprast, kas ir pat noticies. Ja, un tā, tas ir stāsts par Albertu ielu 13. Ja, bet ar to tas lielākais stāsts ir, ja man nebūtu bijis iespēja tikties patiešo ar Džordžu Sorosu tajos gados, un šis nav vienīgais jautājums, kas tik laimīgi atricināts tādēļ, ka viņš bija gatavs uzklausīt. Bet arī es domāju, ka tas arī pasaka kaut ko par Latvijas privatizācijas procesu. Ne? Es esmu vienmēr uzskatījis, ka nevar būt kvalitatīva demokrātija bez kvalitatīvajiem demokrātiem. Tā kā pats pamats ir cilvēks. Tās nav institūcijas, kur noturēs to pretdemokrātisko viļņu. Mums ir pārāk daudz tie gadījumi, kur mēs varam to konstatēt. Jo? Tie cilvēki, kur ieņem tos amats, kur vai nu noturēsies, vai nenoturēsies. Ja? Kā es domāju, tas pamatvirziens, kas bija cilvēks, kas bija izglītība, ieguldīt cilvēkā. Ja? Man vienmēr bija ļoti tuvu šī haveliskā doma, ka pamatmolekūla, ja? Jebkurai demokrātiskai sabiedrībai, ja, ir cilvēku vēlme dzīvot patiesībā. Ja. Tā kā tas man bija ļoti tā, kā es domāju, ka šis pamatvirziens bija pareizs. Ja. Turēties pašos sākumos pie izglītības un kultūras, un ja jūs lasiet gadgrāmatas, es pat izmantoju tur gadgrāmata dzejnieka Brodska citāts, ka ētikas pamatnostādni ir meklējama estētikā un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tas viss bija pareizi. Un mēs tiešām darbojamies lielākoties tikai izglītības lomā šajos pirmajos gados un kultūras jomā arī ar dažiem blakus projektiem un nozarēm. Bet kā mēs
atbalstījām to izglītību. Es domāju, ka tur, tagad skatoties atpakaļ, tinot to filmu atpakaļ, es domāju, bija dažas kļūdas. Bija tik daudz, kas darāms, bija tik daudz jaunas mācību grāmatas vajadzīgas, ka mēs mēģinājām aptvert visu laukumu. Gan devam piešķīrums, gan, lai atbalstītu fizisku grāmatu par ķīmijas mācību, gan par matemātikas mācību, gan par vēsturi. Ja. Es domāju, tā bija kļūda. Ja. Vajadzēja izvēlēties vienu nozaru, drīzāk humanitārās nozares, kuras tika padomu laikā atstātas novārtā. Ja. Ka vajadzēja tās eksaktās zinātnes, kuras vienmēr bija mazliet privileģētā situācijā. Vajadzēja atstāt tās malā, ja, un fokusēties tikai uz humanitārām zinātnēm, uz vēsturi un tā tālāk. Mēs pārāk daudz mēģinājām aptvert visu laukumu. Tā kā tā ir maza kļūda, man šķiet, pareizi bija tas, ka mums bija aicinājumi, un mēs arī atbalstījām ļoti daudz projektus tādus, kuri bija saistīti ar Latvijas universitāti un tā tālāk. Bet ir daudz vienkāršāk iesākt kaut ko no jauna. Nevis mēģināt reformēt kaut ko, kas ir ciets 50 gadu padomu gadu iespaidi. Un tā kā tas, ka Soros fonds tajos gados atbalstīja divas pilnīgi jaunas izglītības iestādes, minētā jau Stokholmas ekonomiskā augstskola Rīgā un Rīgas juridiskā augstskola, es domāju, tas bija ļoti labs lēmums. Un vismaz pirmajā ir palikusi ļoti neatkarīgi no Latvijas universitātes, ja, un es domāju, ka tas ir tikai apsveicami. Ir jāatminās, ja, ka tajos laikos nebija nekāds internets, lai nokļūtu pie kaut kādas ārzem informācijas vai grāmatām vai žurnāliem. Tas bija smags darbs, sevišķi 92. 94. Gadu posmā. Un ideja bija ar kafejnīcu, bija tāds Aperto Libro grāmatnīcas turpinājums. Ja grāmatnīcā bija pieejama ārzem literatūra, grāmatas un tā tālāk, tad kafejnīcā Soros fonds abonēja visu pasaules vadošos žurnālus un avīzes. Financial Times, tajā laikā bija vēl tāds International Herald Tribune, žurnāls, lai cilvēki varētu nākt uz kafejnīcas un iegūt šo svaigo informāciju no ārzemēm. Ja? Tā kā tas bija viens tāds domu gājiens, lai nāk šī pasaules elpa iekšā šeit Latvijā. Un pie reizes, lai nāk arī pasaules mūzika. Bija arī speciāls kasetes, kas bija, teiksim, tango mūzika, jā, bija grieķu mūzika un tā tālāk. Jā. Ne tikai klasiskā mūzika, šur tur stāst, kad es šausmīgā Vita Matīs liku viņiem spēlēt baku no rīta līdz vakaram. Jā. Tas bija arī cits kas. Jā. Ienāca pasaules elpa arī ar mūziku, arī ar vīniem, ar ko Andrejs Žagars ir stāstījis, ka viņš mēģināja to kaut kas tik ļoti vienkārši, jo vīnu kultūra tā nebija Latvijas alkohola kultūra. Latvijā mēdz dzert konjaciņu, spirtu, jā, un tā tālāk. Jā. Latvijas Soros fonda pieņemšanās vismaz no sākuma bija tikai vīns. Nebija šis spirts, šis degvīns un tā tālāk. Ja? Tā kā kafejnīca bija arī veids, kā ieviest šo pasaules elpu, protams, ne tikai kozmopolitisms, ja, bet Andrejam arī ļoti patika latviskā virtuve, bet latviskā virtuve tādā veidā, ko var pasniegt ārzemniekiem. Nu? Un no sākuma šeit pulcējās ne tikai studenti, ja, bet arī ļoti daudz no ārzemju vēstniecībām personāls un tā tālāk. Un galvenais bija izveidot tādu telpu brīvdomātājiem, ja, kur tu nejūti šo ārējo smagnējo politisko spiedienu. Ja.
Tā bija tā sākotnējā koncepcija. Ja? Kafejnīca Oziris, tā ir tāda brīvdomātāja telpa. Un man šķiet, ka toreiz mums tas samērā labi izdevās. Jo, ja jūs skatāties tās bildes no tās publikas, kas apmeklēja tās pieņemšanas tajos gados, jums būs ļoti grūti ieraudzīt kādu politiķu. Bet jūs tur redzēsiet visus Latvijas vadošos māksliniekus. Blūmberg, ieskaitot, kurš vispārīgi bija zināms ar to, ka viņš nekad neiet uz pieņemšanām. Ja? Par tiem gadiem, kas ir bijis paliekoši, ja? Es domāju, augstskolas abas divas. Ja? Es domāju, ka tas ir vērtīgs ieguldījums. Viena no maniem mīļākajiem projektiem 90. gadu sākumā bija vidusskolnieku stipendiju programma. Tajā laikā mūsu vēlākie oligarki vēl nebija pievākuši pietiekami lielu naudu, ja, lai varētu par savu naudu sūtīt savus atvases uz dārgākajām ārzemju skolām. Bet bija tāda brīnišķīga programma, kur iniciatori bija Ņujorkā, ja, kur Baltijas labākie skolēni 11. klasē ja, varēja pretendēt uz stipendiju. Un pirmā pakāpe bija angļu valodas eksāmens. Ja, un par visu Latviju šie skolēni nolika šo eksāmenu, ja, un tie, kur saņēma zinām punktu skaitu, ja, tika uz nākamo pakāpi. Un tā nākamā pakāpe bija intervijas ar žūriju, kur atbrauc no Ņujorkas. Tā kā kaut kādas tur savējo būšanas nevarēja būt. Ja. Bet šī programma man ātri liek saprast, ja, cik ļoti šīs savējo būšanas bija izplatītas Latvijā. Jo jau pirmajā pakāpē, tad, kad bija visi nolikuši angļu valodas eksāmeni, un tur kādi 80% no pretendentiem atkrita, un mēs tikai paturējām tos 20%, kur vislabāk bija nolikuši šo eksāmeni, izplatījām rezultātus. Man pēkšņi sāk ļoti intensīvi zvanīt telefons. Vecāks zvana. Matīs kundze, es esmu tāds un tāds. Un interesanti, šī vienmēr bija kaut kādi saucamie ievērojamie cilvēki. Ziniet, mans dēliņš vai mana atvase, ja, viņi nedabūja to nepieciešamo punktu skaitu, viņi netiek uz nākamo kārtu. Ja. Jūs varētu noteikti šo lietu nokārtot, vai ne? Es teicu, ne. Es iespējams biju pārāk šerpa, jo es nebiju pieradusi pie šādiem zvaniem. Ja. Tas man mazliet šokēja. Ja. Un nebija viens šāds zvans. Man bija vismaz 5-6 katru reizi. Ja. Un es katru reizi teicu, ne, tad man ir jāpazemina tas slieksnis visiem. Ne tikai ļaut jūsu bērnam tikt pāri. Un tad bija intervijas. Un intervijas šeit notika šeit birojā Krišāna Baroniela 31. Ja? Un vecāki parasti gaidīja vienā telpā, un intervijas ar Ņujorkas žūriju bija citā telpā. Un es vienmēr manīju, ka kaut kā dienas beigās pēkšņi tur, kur vecāki bija sēdējuši, bija milzīgs maiss ar lauku pastētām, ja, ar sieriem, ar visādiem lauku labumiem un tā tālāk. Ja. Kukulītes. Runāsim skaidru valodu. Kukulītes. Ja. Ja, un es arī šito te nesapratu. Un es liku darbiniecēm nākamā dienā apzvanīt absolūti visus vecākus, kas bija sēdējuši tajā telpā. Un viņiem teikt, ja šis ir jūsu maisiņš, lūdzu nāciet un ņemiet viņu atpakaļ. Ja. Mēs ar šādām lietām absolūti nenodarbojamies. Es biju ļoti uzstājīga šajos jautājumos, jo tam vēstījumam bija jābūt ļoti, ļoti skaidram. Ja? Un tad, kad daži no šiem bērniem uzvarēja šo konkursu, ja? Un tika uz vislabākajām privātām vidusskolām Amerikā un Lielbritānijā, mums nāca mammas, visvairāk mammas, nevis tēti, ja? Raudādama, ja? Bet mēs taču jums neko neiedavām. Ja? Ja? Mēs jums taču neko neiedavām. Ja? Kā tas ir, ka mans bērns tiek uz šo ekskluzīvo skolu? Ja? Un tas ir
tā ir tā meritokratība, par ko es nepārtraukti runāju. Man ļoti patika šī programma, jo šeit bija skaidrs gadījums, kur nevarēja nekādīgi krāpties. Ja? Tā bija New York žūrija, un tas bija angļu valodas eksāmens, ja? Un to nevarēja tādā veidā krāpties. Un katrā ziņā pēc kāda laiciņa man šie zvani beidzās. Ja? Es domāju, cilvēki saprata, ka ar Soros fondu nevar lietas nokārtot. Un tas bija ļoti labi Soros fondam tajā laikā, jo Soros fondam, lasiet avīzi, bija ļoti laba reputācija. Tas nebija labi man, jo es devu skaidru signālu, ka es nespēlēšu jūsu spēli.